klasi. Mamma, tas ir viss. Tas esmu, pareizāk sakot, es esmu mammas turpinājums. Un tas ir tas svarīgākais, es esmu daļa no viņas. Tas bija vēl viens tāds globāls slēdziens. Bez mamām mēs šeit nebūtu un nerunātu. Es centos mammu nedusmot. Tas kaut kā, man nav tādas, kad es justos super duper vainīgs par kaut kādām tādām bērnišķīgām muļķībām, bet, mēs ļoti labi esam kaut kā sadzīvojuši visu šo laiku, jā. Un man prieks, jā, ka mēs varam vēl turpināt to darīt. Viņa būs vienmēr par tevi. Viņai ir tāda 100% mīlestība, un tas ir tas lielākais kaut kāds tāds, man liekas, mātes, tas spēks, kad viņai ir ļoti liela tā atbildība par saviem bērniem. Un tā atbildība viņa nepazūd visu mūžu garumā. Jā. Es vēl joprojām saku paldies, kad mēs varam komunicēt caur maniem bērniem īstenībā, jo viņa kā vecmāma jau tagad, viņai jau ir vēl tā kā viņa turpina to vienu tādu daļu no savas funkcijas, ko viņa darīja, kad viņa audzināja mani, un viņai tas rada prieku. Un tā ir tā absolūti neierobežotā mīlestība, jā, kas ir tāds kaut kāds, jā, tā ir milzīga enerģija. Savā ziņā kaut kādā mani ir audzinājusi ar kaut kādu domāšanas virzienu, un arī tā domāšana nav tikai ar prātu, bet viņa ir ar sirds domāšanu, ar to, ko tu jūti. Tā kā tu ej pa savu dzīvi ar domām, kas tevi uzrunā ar sirdi. Un, protams, pirmkārtām par bērniem, par to, ka viņi mums ir. Un tas jau ir tā lielākā dāvana, kas man ir dzīvē bijusi, mani bērni. Nekas jau lielāks nav, nekādi ne panākumi vai koncertu, konkursu uzvaras vai kas mani bērni, man lielākā dāvana manā dzīvē. Un tas ir par to arī es gribu pateikt paldies. Jā, Māmiņa diena ir jāsvin tāpēc, kad mums jāpasaka lielākais paldies par to, ka mēs esam. Mums mammām jādāvina visu, ko mēs varam dāvināt, savu mīlestību, ja gribās kādu dāvanu, bet jā, pirmkārt tā mīlestība un pateicība par to, ka mēs esam. Jā, un tagad man jāuzzīmē kaut kas, jo es nevaru runāt un zīmēt. Tādu kartiņu es nedomāju, ka vajadzētu zīmēt, bet vajadzētu novēlēt. Pat ne novēlēt, bet konstatēt faktu, ka, ja es eju 1. klasē, un tā kā 1. septembrī, ar šo brīdi mana bērnība ir beigusies, un es eju lielajā dzīvē. Un paldies mammai, kad viņa ir līdz lielai dzīvei mani novedusi.